Sveiki, brīnumdari! Šodien mēs ar tevi skicēsim. Skicēšana ir veids, kā ātri ieskicēt attēlu. Šodien mēs skicēsim rudens lapas. Ārā rudenī ir ļoti krāsainas lapas. Mēs ar tevi uzzīmēsim vairākas no tām. Paņem zīmuli un akvareļu papīru. Ja tev nav akvareļu papīrs, tad paņem zīmēšanas. Mēs uzzīmēsim 1, 2, 3, 4, 5 lapiņas. Stūrītī paņem un uzzīmē pirmo lapu. Tā izskatīsies kā pilīte. Ārā ir dažādas lapas, dažādi koki. Nākamā lapiņa mums būs nākamajā stūrītī. Tā būs līdzīga. Bet uzzīmēšu es to mazliet šķīpāk, uz vienu pusi pagriezt. Es vēlos vienu lapu garanu. Apakšējā stūrī es uzzīmēšu garanu lapu. Ja tu nevari paspēt, uzspied pauzi. Nākamā lapiņa es vienmēr pieturu lapu, lai lapa nekur neaizmuktu. Būs nākamajā stūrītī. Un tā būs kā sirsniņa. Viducītī palika vairāk vietas. Visgrūtākā lapa, kuru zīmē cilvēki, ir kļavas lapa. Pamēģināsim ar tevi uzzīmēt to. No sākuma ir nepieciešams galiņš 3 stūra veidā. Tad no šī galiņa mazāk 3 stūrīši. Mums sanāk kronītis. Sānos mums ir nepieciešami šādi paši kronīši, bet tikai uz sāniņiem pavērsti. Ja tev ir grūti, vari pagriezt lapu. Un vēl mazāki kronīši uz leju. Savienotos, un tev sanāk kļavas lapa. Skicēšana ir veids, kā ātri ieskicēt attēlu, piemēram, ēdiena šķīvi, ziedus, ģeometriskas figūras. Pats vārds skice no angļu valodas tiek tulkots kā skicīte, tātad ātrs zīmējums. Mums ir nepieciešams akvareļu krāsas. Manas mīļākās akvareļu krāsas, un pirmo lapiņu es zīmēšu oranžu. Paņemu ūdeni, saslapinu akvareļu krāsu un sāku vilkt ar rotu, iekrāsojot visu lapiņu. Akvareļu krāsām ļoti patīk ūdens, bet nepārcenties, savādāk būs ilgi jāgaida, kamēr izžūst. Katru reizi mazgā otu, lai tā būtu tīra. Skices var zīmēt ar gandrīz jebkuriem materiāliem, zīmuļiem, marķieriem, pasteļiem, pildspalvām un akvareļiem. Var izmantot vairākas tehnikas, tātad vairākus materiālus, ko mēs šodien arī darīsim. Nākamā krāsa man būs silti dzeltenā. Un nākamo lapiņu es iekrāsošu ar dzelteno krāsu. Ja tu nevari paspēt, uzspied pauzi. Tagad
Zīmēsim nākamo lapiņu. Tā man būs sarkana. Šī apakšējā lapiņa man būs sarkana. Jo rudens lapas var nokrāsoties dažādās krāsās. Skicēšana parasti ir obligāta mākslas studentu izglītībā. Tās parasti ietver skicēšanu ar dzīviem cilvēkiem. Tie kustās, tāpēc arī vajadzīgas skices, lai ātri uzzīmētu. Nākamo lapiņu es paņemšu zaļu. Gaiši zaļu, bet man nebūs tā visa gaiši zaļa, bet augša. Pārējo daļiņu es uzzīmēšu oranžu. Cenšos arī sajaukt, lai krāsas saplūstu. Lūk, 4 lapas jau ir gatavas. Turpinam ar kļavas lapu. Kļavas lapa man būs 3 krāsās. Sākšu es ar dzelteno. Ūdeni pievienošu. Turpināšu šeit. Nākamo es paņemšu oranžo. Skice parasti nozīmē ātru, brīvu zīmējumu, tāpēc nebaidies, ja mazliet tev trāpās arī pāri līnijai. Citi saka, ka šo zīmējumu var salīdzināt ar nepabeigtu zīmējumu. Nē, skice ir atsevišķs veids, zīmēšanas veids. Skice ir palīgs lielas glaznas radīšanai, bet citreiz to izmanto vienkārši kā atsevišķu mākslas veidu. Un 3. krāsiņa man būs sarkanā, kuru es pievienošu dažās vietiņās vienkārši pieskaroties, lai atdzīvinātu lapiņu. Kamēr vēl pārējās nav iežuvušas, pielikšu klāt arī dzeltenajai oranžo, mazliet sarkano, pielikšu klāt ūdeņainu oranžai lapiņai, atdzīvinot to oranžo sarkanajai. Un šeit jau pietiekoši. Lūk, man ir 5 lapas. No pirmā acu uzmetiena var šķist, ka skice ir nepabeigta. Mēs varam pabeigt šajā brīdī, bet tomēr mēs turpināsim. Gaidi, kamēr tavs attēls izšūst, krāsiņas iesūcas papīrā un izžūst, bet pa šo laiku paskaties bildes, kuras tev parādīšu, tās ir slavenu mākslinieku skices. Ko skices var būt dažādas, kā jau teicu, ēdienu ilustrācijas, ziedu skicēšana, modes vai cilvēku ilustrācijas, arhitektūras, tātad māju, pilsētu skicēšana, ceļojumu skicēšana, arī rūpnieciskā un ainavas, tātad daba. Mēs turpināsim ar gēla pildspalvu. Melno. Pirmo lapiņu es paņemšu oranžo. Lapiņām bieži vien ir interesanta maliņa. Ar zigzagu mēs uzzīmēsim arī no abām pusēm šādus te robiņus.
Lai lapa atdzīvotos, mums ir nepieciešamas cīpsliņas. Kad cilvēks skicē, viņš vairāk pamana detaļas. Šai lapiņai man būs pierastas līnijas. Velku no viducīša uz āru. Lapas dzīslas var būt dažādas. Pirmajā mēs tā arī atstāsim. Paņemsim nākamo lapiņu un es vienkārši to apvilkšu. Mums ir nepieciešams kātiņš. Šeit mans kātiņš nebūs līdz galam, bet beigsies mazliet ātrāk. Šai lapiņai dzīsliņas man būs smalkas un līdz pašam galam. Valku atkal no viducīša uz āru un cenšos, lai dzīsliņas viena ar otru draudzētos, bet nesatiktos. Centies zīmēt tās tuvāk klāt, lai veidotos tāds kā dzelzceļš. Uz šo pusīti. No viducīša uz āru. Mums sanāk dabas skice. Lapu skicēšana. Zīmējot, mēs pamanām, ka lapas var būt dažādas. Gan tās krāsa, gan tās uzbūve. Lūk, nākamā lapiņa man ir gatava. Turpināšu ar apakšējo. Apakšējai lapai es uzzīmēšu, apvilkšu to, bet blakus. Es vēlos, lai tā būtu ļoti interesanta, un it kā uzzīmēju blakus vēl vienu lapu. Ar kātu. Kātiņš. Lūk, bet tagad man būs ļoti interesants dzīsliņas. Es uzzīmēšu tās no otras puses ņemot tādus kā taisnus stūrīšus. Nezīmējot līdz pašam viducim. Sanāk ļoti interesanti lapiņi. Un no otras puses. Sākšu no šīs, lai tu labāk redzētu. Es strādāju ar to kontūru, kas ir melna. Sarkanā paliek apakšā. Taisns stūrīši aiziet blakus, kā mājiņas. Bet tagad aplūko savu lapu, cik interesanti tā ir sanākusi. Palikušas ir divas lapiņas. Nākamo lapiņu es uzzīmēšu ar lieliem robiņiem, kā ezītim.
Un no otras puses. Ja tu nevari paspēt, uzspied pauzi. Kāpēc kokam krīt lapas? Tāpēc, ka koks rudenī vairs nedzer ūdeni ar savām saknēm. Un tā kā viņš neēd, tad arī lapas nevar vairs augt. Un tā kā lapas nesaņem ēdienu un nevar augt, tad tās krīt. Bet nokrāsojās tās, jo lapiņai ir tāda viela, kura nokrāsojas, ja spīd saulīte. Tātad uzzīmēsim arī kātiņu. Šeit būs tāds lielāks, vilkšu līdz pašam galam. Lūk. Un šeit būs man tikai dažas dzīsliņas, lielas vilkšu. Līdz galam. Lūk, cik dažādas lapas. Palikusi tikai kļavas lapa. Kļavas lapiņu es apvilkšu. Katrai lapiņai ir iekšā savas vielas, no kurām ir atkarīga tā krāsa. Kādā lapa būs rudenī, bet tas arī atkarīgs no tā, cik daudz saulītes spīd, kāda gaisa temperatūra, un tad lapiņas nokrāsojas. Kļavas lapa ir ļoti interesanta. Viņai dzīsliņas iet no viena punkta, apmēram pie kātiņa. Uzlikšu punktu un no tā sākšu vilkt uz augšu dzīsliņu. No šī paša kātiņa uz viducīti aizvilkšu arī nākamos, kā arī šeit uz viducīti. Savienošu kātu ar leju. Bet tālāk es savienošu arī pārējās dzīsliņas. Savienošu arī šeit. Nu, lūk, kļavas lapa ir diezgan skaisti sanākusi, bet šo lapu es vēlos dekorēt. Tātad pievienot kaut ko, kas ir neparasts, kas varbūt nav dabā, bet man ļoti gribās to izdarīt. Es paņemšu un uzzīmēšu aplīšus. It kā uz lapas būtu uzkrituši pilieni, lielākus un mazākus. Ūdenspilis. Katrai pielikšu klāt arī līniju, it kā tas būtu ūdentiņš. Nezīmēju ļoti daudz, bet dažas gribētos. Tā man aizpildās arī tukšumi. Nu, lūk. Mūsu skice ir gatava. Vai tev patika zīmēt skici? Bija interesanti. Tātad skicēšana ir veids, kā ātri ieskicēt attēlu. Ēdienu, ziedus, ģeometriskas formas, mājas, arī mēbeles, cilvēkus un dabu.
Nākamreiz turpināsim. Paldies par darbu, brīnumdari! Līdz nākamai reizei!